Un tieši cilvēks ir svarīgs. To es pati uz sevi esmu pārliecinājusies un redzu. Es jūtu to auru, kas ir šeit un kas man simpatizē, un es domāju, caur šīm attieksmēm arī, tā kā es esmu šajā partijā, es palīdzēšu realizēt, vai būsim Saeimā vai ne. Tas ir tāds pakārtots jautājums, bet būtiskākais ir jādomā par cilvēku. Mēs jau to arī darījām, kad vēl nebija pat ziņas un miņas par to, kad Saeima atlaidīs. Mēs lēnām mierīgi labdarības koncerts Inču kalnā, koncerts bērniem invalīdiem. Mēs to turpināsim. Tas ir viennozīmīgi. Un citāds nemaz nav. Un cilvēks mūsu partijā, tas ir būtiskākais. Lai viņam būtu vieglāk, lai viņam būtu labāk dzīvot šajā mūsu mīļajā Latvijā. Pavisam labi, mūsu mīļā Latvija. Jā, tā viņa ir vienam, viņa ir mīļāka, vienam viņa ir gandrīz kā pamāte, kas ir kaut kur varbūt Īrijā vai citā pasaules malā, bet skatoties uz, varbūt to pieredzi, kas ir bijis, šajās 2, 3, 4 nedēļās, kad tikko sākās darbs, varbūt bija vēl īsti nebija skaidrs, ar ko uzrunāt, ko cilvēkam teikt, ko viņš īstenībā grib dzirdēt. Tagad, man liekas, ir tik daudz sarunas bijuši, tik daudz kontaktu bijuši. Kādi varbūt ir tie galvenie vārdi, vai kā es tagad moderni teikt, ir atslēgas vārdi, ar kuriem jūs uzrunājat savus potenciālos vēlētājus un savus potenciālos domu biedrus? Varbūt pat, ko jūs negribās teikt, ko jūs soliet. Mēs te bijām televīzijas raidījumā, tur visu laiku viena partija teica, mēs pastāvam uz to. Es jau viņam jautāju, uz ko tad viņi īsti tad pastāv, ja? Bet tad labi, par ko tad jūs neliksieties mierā un par ko darīsiet? Kā lai pasaka, solīt ir tas vieglākais. Es domāju, galvenais ir darīt. Solīt var daudz ko, bet nedarīt, tas jau vēlētiem acīs nevar tad skatīties. Un es domāju, ka paradoksāli ir tas, kad solījumi jau bija 10. Saeimā, un tie netika pildīti, un mēs visapkārt mūsu sadzīvē, un arī lielajās valsts lietās redzam, ka sola, bet neko arī nepilda. Kas attiec uz, pieminējāt tie, kas dzīvo Īrijā, kas dzīvo Anglijā, kas dzīvo Vācijā. Es domāju, ne no labas dzīves viņa aizgājuši ir un dzīvo tur. Lūk, arī man ir cilvēki, kas atrodas tieši Anglijā. Viņi gan kontaktējos ar manu pieredzi, lūdzu pastāstīt, un to arī tur izmanto. Bet tie ir cilvēki, tikai arī tās daļa, kas arī tikko kā šeit būs labāk, viņi atgriezīsies, un tas ir pozitīvi. Es domāju, ja mēs katrs, kuram ir aizbraukuši tur, mēģināsim viņiem pārliecināt un darīt dzīvi, lai šeit ir labāk, tad tas būtu, un viņi atgriežas šeit, nodrošināt viņam darbu, dzīves iztiku, dzīves, labvēlīgas apstākļus, lai varētu viņi šeit dzīvot, tad ir viss kārtībā. Un tā, es domāju, arī mēs šajā partijā tā arī domājam visu. Tad no vārdiem un solījumiem pie darbiem. Paldies jums, lai veicās. Visu labu. Paldies. Paldies. Redz. Lūk, tā mēs esam tādā performanču birojā, kā tagad moderni saka, un Kristīgo demokrātu savienība ir darījusi, ko varējusi izdarīt līdz vēlēšanām. Godīgi sakot, vairs tā īsti pa 2 dienu nav. Varbūt par to, kāpēc jūs esat Kristīgo demokrātu savienības rindās? Es esmu Kristīgo demokrātu rindās jau kopš 50 gadiem. Tad vēl Latvija nebija brīva. Es dzīvoju Vācijā. Un tur redzēju, kā tā politika attīstās pēc kara, un domāju, kura tā labākā partija, kurai labākie cilvēki. Ilgi bija jādomā, beidzot satiekoties ar vienu otru draugu un pārunājām, pārdiskutējām un konstatējām, ka Kristīgie demokrāti tā ir tāda normālākā partija, ar kuru varētu saistīties un kurā varētu strādāt.
Un tā es iestājos un tiešām palīdzēju uzbūvēt Vāciju. Pilsētā bija pilsētas parlamentā. Būvējam savu pilsētu atkal. Frankfurte bija milzīga sadrumstalota. Kaut kas līdz 80% sabumbota. Un mēs viņu pa 10 gadiem gadrīz uzbūvējam. Un pa 15 gadiem visa Vācijas sagrautā rūpniecība tika atjaunota un bija pirmā vietā visas pasaules mērogā. Un to panāca tikai kristīgie demokrāti. Doktors Adenauers bija ļoti spējīgs vīrs. Viņam bija labi sakari ar ārzemēm, kaut gan viņš nāca no tās Vācijas, pret kuru visa pasaule karoja. Viņš ar laiku tās tautas citas ar viņu sāka sadarboties un konstatēja, ka Vācija ļoti laba vide, laba zeme, strādīgi cilvēki, labi darbojas. Un tādā veidā to Vāciju atbalstīja atkal amerikāņi ar savu kapitālu pat. Tās Maršala plānu izstrādāja, dabūja kapitālu no Amerikas. Un tā 10-15 gadu laikā Vācija bija uzkāpusi pie visas pasaules priekšā rūpniecības ziņā. Nu, tā kā man tā pieredze tik liela ir, es centos arī tad Vācijā nodibināt kristīgos demokrātus, apvienot latviešus, kuri vēlās strādāt, politiski piedomāt. Un tad mēs nodibinājām tādu kristīgo demokrātu apvienību, kurā ienāca visi kristieši bez ticības un tautības izšķirības, ja viņi sevi uzskatīja pa Latvijas pavalsniekiem. Un sakiet, lūdzu, tagad atcerot skatoties uz Latvijas realitātēm, kā jums šķiet, kas šeit cilvēkiem visvairāk trūkst? Finansiālās lietas vai dvēseles un gara lietas? Es domāju, ka abas divas ir trūcīgas. Vispār izglītība klibo diezgan spēcīgi, kā es te varēju novērot. Skolās iet skolnieki, nobeidz gandrīz pamatskolu, neprot pareizi rakstīt, pareizi valodu lietot. Matemātikā bankas nevar izmantot tos, kur nobeidz skolu cilvēks, vēl jāpapildina savas skolas, lai viņus apmācītu, lai viņi varētu tiešām strādāt. Es Latvijā nobeidzu komerces skolas, tūlīt sāku bankā strādāt, un bija ļoti labas attiecības ar banku. Viņi mani cienīja, viņus cienīja, tā kā darbs bija ļoti labs. Es toreiz Ulmaņa laikā dzīvoju, un Ulmanim ļoti laba politika tūlīt tas nāca. Bankas palīdzēja lauksaimniekiem celt jaunas mājas, kūtis, lopkopību tālāk attīstīt, strādāt tādā virzienā. Tā kā tas viss deva tik labus rezultātus Latvijai, kad Latvija tos 4 gadu laikā, kamēr viņš valdīja, atkal uznāca pirmā vietā Eiropas mērogā. Latvija bija parādos iekrits, viņš visus parādus samaksāja, viņas bilances viņam bija vienmēr pozitīvas, un pats ieguva tik daudz naudas, kad viņš varēja noguldīt Latvijas naudu Francijā, Amerikā, Anglijā, un pēc kara, kad trimdinieki tur nonāca, tie un tāpat sūtniecības saņēma līdzekļus no tās naudas, ko Ulmaņa valdība vēl bija ietaupījusi. Tā kā tādā ziņā tas gājiens bija ļoti precīzi, pareizs, un es nesaprotu, kāpēc šīs valdības tādā veidā rīkojas, kā rīkojas kādreiz Padomju Savienībā. Viņus bija jāpāriet tūlītās uz rietumu pasaules politiku, un pēc tam es te ar pirmajiem deputātiem runāju Saeimā. Viņš saka, mēs negribam pieņemt no cita, mēs paši attīstīsim pareizos virzienus un tā tālāk. Un tā viņi neticēja, ka rietrumos ar sociālām metodēm varēja īsā laikā panākt tik lielus rezultātus. Protams, godīgai valdībai jābūt bija, kas nebāza savā kabatā, bet strādāja tautas labā.
un daudz ko tādā veidā panāca īsā laikā. Un te tagad jau 20, Vācija ir 15 gadu laika uzkāpa augšā, pirmā vietā pasaulē nostājas, Latvija 20 gadu laikā nabadzībā grimst. Kāpēc? Tādēļ, ka valdība strādā pēc padomju politikas. Kurš tiek pie bļodas, tas to, teiksim, izstrēbi. Kā kaimiņam nav ko, tas viņu neinteresē. Viņš par to neinteresē. Tāda sirdsapziņa pilnīgi pazudusi Latvijā. Tāda sociālā palīdzība viens otram, kaimiņš kaimiņam palīdz, tādu nepazīst. Sākumā Latvijā mums, es atceru, kādreiz dzīvoju Sāģā vēl pēc Pirmā pasaules kara, un vienam zemniekam kaut kādas grūtības bija, tad tie pārējie zemnieki sabrauca talkā, viņam palīdzēja paveikt tos darbus, kas kuriem neveicās, vai kāda katastrofa viņam bija. Nebaidzēja ne pie valdības skriet, bet paši kaimiņam palīdzēja. Un tā visiem bija labi. Tā zināma tāda kristīga sadzīve bija. Ģimenes bija kārtībā, bērni varēja, es pats spēlējos, man bija 7 bērni, mēs bijām spēlējamies, kamēr mazi bērni bija. Vēlāk nācam vecākiem palīgā strādāt uz laukiem, un tad skolās un tā tālāk gājām. Viss tā tik normāli attīstījās, un īsā laikā, es atceros 10 gadu laikā, Latvija jau bija pēc Pirmā pasaules kara normāla dzīve. Tagad 20 gadi nevis normāli, bet otrādi slīkst parādos, slīkst, kur tā nauda paliek. To naudu sagrāb tikai atsevišķi cilvēki, kuri tiek pie teikšanas, un tie nedomā par tautu, nedomā par sirdsapziņu, nedomā par savu tuvākā mīlestību. Tas viņiem nav nekas. Tā kā sociālā marktvirtschaft, ko Vācijā sauc, to ieveda Vācijas viens profesors, tūlītās pēc kara, un tā visu laiku iet arī šodien tālāk. Tādēļ Vācija tik labā stāvoklī ir saimnieciski arī šodien, kā neviena cita zemē varētu teikt. Un sakiet, lūdzu, acīm redzot, tomēr varbūt ir pieredze, un tā ir vērtīga dzīves pieredze. Kādam jūsuprāt ir jābūt, nemēdz jau būt ideālais politiķis, bet ir tās pamat, 10 baušļi vai kas būtu jāievēro politiķim, lai jūs teikt, jā, tas tiešām ir politiķis, kas kaut ko var izdarīt labi Latvijai? Jā, tas ir pilnīgi pareizi. Pēc kristīgām, teiksim, normām, ja cilvēks dzīvo, tad viņam pašam labi ir, viņam sirdsapziņa tīra un brīva, un viņš var arī citiem palīdzēt un palīdz, un tādā veidā jāmāca varbūt skolās, vai ar ticības mācību, vai ar ētikas mācību, kā saka, jau maziem bērniem iestāstu, ka tas ir tavs draugs, tavs tuvākais, ka viņam kādas grūtības palīdz viņam. Tā, ka to mācīšanu jau sākot skolā, teiksim, palīdz viens otram, katrs viens otram ir draugs, tuvākais. Tā kā tādu morāles mācību būtu jāieved speciāli skolās. Šodien viņa tāda trūcīga ir. Skolās pat nav vajadzīga kristīgā mācība, tādu religiju. Daudzi neapmeklē vairs reliģijas stundas. Iet katrs kaut kur bērns, kur viņš grib, kā viņš grib. Katrs bērns var izstāties no reliģijas stundām un iet labāk kādā restorānā pasēž un izdzer kādu alu labāk, nekā kaut ko prātīgu mācās. Tā kā to mācību skolās būtu jāatjauno normālu mācību, kāda mums kādreiz bija Latvijā Ulmaņa laikā. Teiksim, pirms Ulmaņa tāpat jau bija tas, bet Ulmaņa tas noslēgums bija, kad viņš redzēja, kādas kļūdas bija, un tās viņš novērsa kļūdas, un tad visiem gāja labi. Es bankā strādāju, apgādāju, teiksim, cilvēkus un kontrolēju cilvēkus, un zemniekiem bija labi, un tāpat arī līdz ar skolas tika atjaunotas, skolotāji ļoti labi bija sagatavoti. Es pats priecājos, toreiz no Pēterpils skolām latviešu skolotāji nāca, un no citādām vietām. Tik labi skolāt mūs izstāstīja, tik labi tās lietas, ka mēs sapratām, ka tā dzīve, cilvēks viens pats nav nekas, cilvēks sabiedriska būtne, tātad viņam sabiedrībā jāgrozās un viņam jācenšas to labo redzēt un to ļauno izskaust.
uz to jāiet būtu katrā ģimenē, katrā teiksim, draudzē, katrā skolā piegriezt vērību, kad kā bērnus audzina. Kad es ar izglītības ministri runāju vienu laiku, es kā jūs skolās to audzināšanu taisat bērniem un kā vispār tagad ripo skolas. Un audzināšana mums mēs tikai zināšanas sniedzam skolā. Audzināšana pieder vecākiem. Kur te vecāki ir, tie kolhozās strādāja, tie visur kaut kur tie nebija. Bērnus atdeva silītēs, un tur tie bērni auga ārpusē. Tādēļ tā audze, kas tajā laika izaugusi, tie neprot normālu dzīvi dzīvot. Viņiem nav pazīstama tā normālā dzīve. Viņi dzīvo, teiksim, tā no rokas mutē un tādas morāles, tādas ētikas tādas nepazīst, nezinu, priekšām tas vajadzīgs. Kad tas Krievu laikā bija, kas, ko